Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien savā video pastāstīšu, kā tad man veicās ar manas kleitas adīšanu. Un tā, ja kāds skatās pirmo reizi manu video vai ir piemirsts, tad atgādināšu, ka savu kleitu adu no dzijas, ražotājs Jarnārta. Dzijas sastāvs ir 100% kokvilna un metrāža 100 gramos 225 metri. Es adu ar adatām numuru 3,5. Šī ir tā saucamā lentīšu veida dzija. Pirmo reizi adu no šādas dzijas. Manuprāt, vieglāk ir adīt tad, ja adatām nav smails galsa, tad, manuprāt, ir ērtāk adīta. Un gribu šodien arī pastāstīt, kas ir jāievēro, par dažām dzijas tādām īpatnībām, šīs te dzijas īpatnībām, lai nebūtu pārsteigumi, kad adījums būs viss nodīts. Un tā kā es adīju pirmo reizi no šīs te dzijas, tad vispirms nodīju paraudziņu. Un tad, kad paraudziņu es izmazgāju, tad paraudziņš bija izstiepies. Tā ir pirmā tāda īpatnība, kas jāņem vērā. Noteikti jādam pirmo reizi ir jāat šis te paraugs un jāizmazgā, jo tūlīt parādīšu. Tātad vispirms es savu kleitu adu no augšas uz leju. Vispirms es nodīju priekšpusi līdz tai vietai, kur šis ir tas attālums, kas ir nepieciešams piedurknes platumam. Šeit ir apmēram 23 centimetri. Un tad, kad es biju nodījusi priekšpusi, tad es valdziņus šeit noraucu. Tagad gan man uz adatas ir atpakaļ. Noraucu un šo gabalu izmazgāju. Tagad es parādīšu, cik tad daudz izstiepusies par cik centimetriem priekšpuse ir platāka nekā mugurpuse. Tātad apakšējā šī te ir priekšpuse un šī ir mugurpuse, ko es nodīju. Un tagad pieliksim klāt un varēs redzēt tā. Šeit redzama. Šeit ir apmēram 4,5 centimetri. Tā ir pirmā dzijas īpatnība, kas jāņem vērā, ka dzija izstiepjās pēc mazgāšanas. Un otrs pārsteigums bija tāds, kas man uz doto brīdi nepārāk patīka. Kamerā to skatoties nevarēs īsti redzēt, bet tad, kad es šo te priekšpuses gabalu mazgāju, es jau stāstīju iepriekšējā video, kā ūdens bija nokrāsojies tāds tumši pelēks. Un tagad, kad ir noadīta mugurpuse tā tad nav vēl mazgāta. Šis te mugurpuses gabals ir tāds spilgtāks, krāsas ir tādas izteiksmīgākas, bet šis te mazgātais gabals ir tāds bālāks. Izskatās, varbūt pat kamerā var to uztvert. Tas ir tāds nepārāk, tā ir tā lieta, kas man nepārāk patīka. Jo es tieši vēlējos kleitu pelēkā krāsā, bet man tiešām gribējās, lai šī pelēkā krāsa ir tāda izteiksmīga. Bet pēc mazgāšanas tā krāsa ir tāda, nav tik spilgta. Šis te adījums nedaudz izskatās tāds tā kā saulē izbalējis. Un tas man atklāt sakot nepārāk patīka. Vienu brīdi man bija pat doma vispār neturpināt adīt kleitu, jo man tiešām gribējās, lai kleita ir tieši šajā spilgti tādā pelēkajā krāsā, tādā izteiksmīgi pelēkā krāsa, lai būtu. Nāksies tad domāt kaut ko par aksesuāriem, kaut kā papildināt, lai atsvaidzinātu šo te adījumu. Bet jā, šis ir tas otrais pārsteigums, kas ir man sagaidīja jādot no šīs te dzijas. Es nezinu, vai tas ir tikai šai pelēkai dzijai tā, ka dzija palika pēc mazgāšanas tāda bālāka, neizteiksmīgāka, vai tas ir visām arī pārējām citām krāsām, grūti pateikt. Bet, kā saka, jāsaņem sevi rokās, jāpiespiež un jāturpina tomēr adīt ir. Tātad tagad es arī izmazgāšu mugurpusi. Pēc tam plecu daļā valdziņi ir uzņemti ar šo te vaļējo valdziņu paņēmienu, savienošu abas plecu daļu valdziņus, priekšpusi un mugurpusi,
Un tad jau turpināšu kleitu adīt jau pa apli. Iespējams, ka būs jāmainā datasijā. Tagad es adu 3,5, tad adot pa apli mainās šis te adīšanas blīvums. Iespējams, ka es ņemšu adatas numuru 4. Bet, nu jā, tas ir jāskatās jau jālaiko būs un jāskatās, ar kādām adatām adīta, kā mainīsies šis te blīvums. Bet, nu jā, uz doto brīdi ir tādi pārsteigumi viens pēc otra. Nu, tāds bija mans video šodien. Paldies, ja skatījāties un tiekamies jau kādu citu reizi.